Jūlija sākumā savu darbību Jēkabpils novada Kalna pagastā uzsāka rehabilitācijas centrs Dūjas. To izveidojas Mārtiņa fonds kā psiholoģiskās rehabilitācijas centru bērniem ar onkoloģiskajām un hematoloģiskajām saslimšanām, viņu vecākiem un tuviniekiem psihisko un fizisko spēju atgūšanai pēc ķīmiskās terapijas un operācijām, kā arī bērniem ar redzes, dzirdes un fiziskās attīstības traucējumiem. Ko nozīmē Jēkabpils novadām šis centrs? To rādīs nākotne, drīza nākotne, ja? Un to novērtēs mūsu cilvēki, kuri būs izmantojuši šīs centra iespējas. Šīs iespējas nebūs liektas nevietējiem cilvēkiem, bērniem tajā skaitā, ja? Un šeit tiks organizētas dažādas nometnes, ne tikai rehabilitācija, bet arī dažāda cita veida nometnes. Bērni šeit atveseļojās, atgūst emocionālo līdzsvaru, psiholoģisko līdzsvaru un slimo bērnu brāļi un māsas un vecāki arī ir kopā ar viņiem, lai visi būtu kopā un lai visi būtu saņemt daudz enerģijas un spēku dzīvot tālāk. Bijušo biržu mežniecības ēku Mārtiņa fonds ir ieguvis ilglaicīgā nomā un gada laikā pilnībā atjaunojis. Šī centra, teiksim, un šīs ēkas nodošana aizsākās tad, kad vēl nebija notikusi novada reforma, kad vēl darbojās pagasti. Un Kalna pagasts pieņēma drošu lēmumu un tālredzīgu lēmumu, lai šā ēka nebūtu pamesta, bet tiktu nodota ļoti tādai labai vajadzībai, kā ārstniecības iestādes vajadzībām. Pat ideja mūsos jau dzīvoja ilgi, gadus 10. Mēs rīkojām nometnes un visu laiku domājam, ka mums ir vajadzīga sava māja. Un pat tā ideja nolēmām, kādu 2 gadus atpakaļ sākām meklēt šo savu vietu. Un pagājušā gada maijā mēs noslēdzām ar Kalnu pagastu līgumu un viss sākās. Tāpēc, ka šeit ir skaista vieta, šeit ir brīnišķīgi cilvēki un ļoti atsaucīga vadība. Tāpēc mēs esam šeit. Jaunatklātajā rehabilitācijas centrā Dūjas viesojās arī valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri. Pēc iepazīšanās ar centra telpām un aprīkojumu prezidents kopā ar tā darbiniekiem un pašvaldību vadītājiem pārunāja centra nozīmi visā valstī, ne tikai Jēkabpils novadā. Pat laban Dūjas ir vienīgais šāda veida rehabilitācijas centrs Baltijas valstīs. Tikmēr Maltīti kopā ar centra patronu pavāru Mārtiņu Rītiņu bērni gatavoja svētku pusdienas centra viesiem. Jā, visiem cimdiņi ir? Jā. Kas tur ir? Liels ir. Tagad tikai lai karot neiekrīt iekšā. Paņem vienā rokā. Jā, un tad tā tup. Un šito vajadzēs spiest? Pagaid vēl nē. Tu tāda. Man palīdzēja, tu tagad paņems tev vienu tomātu. Tas ir tomāts? Jā, tu viņu plēsīs, apsies, kur viņš ir miltains, jā. Paņem vēl vienu tomātu. Un katrs var paņemt vienu tomātu un te ieplēst, jā. Šā te veidā. Plēša te iekšā. Nē, tikai uz šo. Kā? Man kļūtons. Plēšat, jā. Bet nespiežat, jums ir jāplēš. Nedrīkst spiest. Jā. Spied pa visu dienu, jā. Meitenes palīdzēs, jo meitenēm ir ķīmija. Jā, vo, tā. Grūti spiest. Man atļauj. Jā, tu var vairāk uzlikt uz karotes. Mārtiņš Rītiņš ne tikai bērnus iepazīstināja ar kulinārijas brīnumu tapšanu, bet kopīgiem spēkiem nesen iekārtoja arī pašiem savu garšaugu dārziņu. Kopīgi gatavotos ēdienus kopā ar bērniem baudīja arī valsts prezidents ar kundzi. Dūju iemītniekiem par prezidenta vizīti atgādinās arī valsts pirmā pāra iestādītā sudrabegle. Nākošais stipri, nāciet, kas nākas. O, tu gan biji stiprs. Mēs atbildējam par to, lai būtu iestādīts. Nu, vēl vienu uzmet. Labi. Kad ņemam, tad izdarām to bišķi. Jā, piemīgi der. Kā mēs viņu sadalīsim, visi jau kopēji? Jābrauc skatīt. Jā, ciemos. Skatīties, kā ir.
Noslēdzoties apciemojumam, valsts prezidents atzina, ka Dūjās jūtas ļoti labi un atzina, rehabilitācijas centrs, lai arī nesen atklāts, ir pamanīts un ir pierādījums, ka nesautīga darbošanās citu labā nes augļus. Mārtiņa fonda pārstāvi plāno, ka katru gadu rehabilitācijas pakalpojumus saņems 200 cilvēku, bet psiholoģiskās konsultācijas 300 iedzīvotāji.